ir Peugeot 2008, ir Opel Mokka, ir Citroen C3, ir Alfa Romeo Juniors, ir Jeep Avengeris un kas tik vēl te nav. Un tas viss ir vienam ražotājam Stellantis. Vienam koncernam, jā. Ir atšķirība? Domāju, ka nē, bet izklausās labāk. Labi, bet vienojošais faktors ir tas, ka viņi taisa gan benzīna, mini-hibrīda, hibrīda dzinējus. Mild hibrīda. Es atvainojos, mild hibrīda. Labi, bet tātad, kur atšķirība? Jo viņiem visiem viņi ir pieejami. Nu kā, no benzīna dzinējs mēs zinām, kā darbojās un kā viņš ir sapāros un ko ir sapāros. Tad mehānisko kārbu vai automātisko kārbu. Kas mums ir mild hibrīds? Nākošais tev piemērotais. Tātad, kam tas vispār jēga? Kas tas tāds vispār hibrīds pa zvēru ir? Ko mums viņš dod? Nu, mild hibrīds nozīmē, ka viņš kaut kāds maigais, bet hibrīds tad kaut kas ir elektrības. Neskatoties uz mild, kas ir hibrīds vispār? Tad hibrīds mums ļauj ar elektrifikācijas elektrības palīdzību iegūt kaut kādus bonusus. Jā. Mašīnas eksploatācijā. Nu, tad no hibrīda es sagaidu vismaz mašīnas izpildījumā, ka viņš man ietaupīs degvielu. Jā. Nu, tātad mild hibrīds ietaupa degvielu. Mild hibrīds, protams, ka ietaupa degvielu. Kurš hibrīds ietaupa degvielu? Labi. Vienā vai otrā veidā. Mild hibrīds mums to ietaupa tajos momentos, kad mēs startējam automobili vai kad mēs pātrinamies. Labi. Jā, uz elektrību tīri mild hibrīds nav spējīgs braukt. Nevienu metru. Nevienu metru. Labi. Tātad benzīns viena lieta, mild hibrīds otra lieta, un tad vēl ir lielais hibrīds. Nu, tad mums jau kaut kāds pilnvērtīgāks hibrīds, tas, kurš tad, ar šo elektrību var nobraukt kaut kādu attālumu. Lielākajā dēļ tas asociējās tur 10, 20, 40, 80. Tas, kas ir PSA vai Stellantis grupai, koncernam, tur ir šis 48 voltu hibrīds. Pat tad, kad viņš ir hibrīds, viņš ir tikai 48 voltu hibrīds. Jā. Palīdz man saprast. Citi autoražotāji 48 voltu hibrīdu sauc par mild hibrīdu. Jā. Bet Stellantis grupā viņus sauc par hibrīdiem. Paskaidro atšķirību. Nu, kā jau pats nosaukums, tātad šī 48 voltas norāda šī hibrīdu voltāžu. Cik mums ir šī baterijā iekšā? Un uz kādas voltāžas mums darbojas šī elektropieziņas sistēma. Bet tad PSA grupā, vai Stellantis grupā ir mild hibrīds un ir hibrīds. Un arī hibrīds ir 48 voltu nosacīti mazās jaudas hibrīds. Jā, tieši tā. Tātad viņam joprojām ir ielai bāku, mašīna pati ar sevi tiek galā un kaut kādu distanci viņi varēs nobraukt uz elektrību? Jā, tad PSA hibrīds ļaus nobraukt. Stellantis. PSA hibrīds ļaus nobraukt kaut kādu attālumu uz elektrību. Protams, attālums ir relatīvi niecīgs. Tas ir 1 līdz 2 kilometri, bet ko mēs to iegūstam? Mēs iegūstam kaut kādu bonus, teiksim, sastrēgumos. Kad tur mēs varam uz elektrības pabiezīties priekšu. Stāvlaukumos, kad ir šī mīcīšanās, tad mēs varam uz elektrības pamīcīties priekšu. Nu, un, protams, pātrinoties, arī mums šī elektrība dos šo te plusu. Kad iekšzemes dzinējs terē visvairāk, uzsākot un pātrinoties. Topīt. Jā. Tā kā mēs dodam iekšā. Jā, lai šo te samazinātu, mums nāk talkā elektrība. Un, protams, arī starta brīdī. Bet tad, kur ir atšķirība, teiksim, ja mēs runājam, ka abas hibrīda sistēmas, gan mild hibrīds, gan pilnais hibrīds, ir 48 voltu. Viens ir mazāk jaudīgs, viens ir vairāk jaudīgs. Viens ir tīri kā palīga sistēma, otrs arī spēja kaut ko pats izdarīt. Aha. Čuķuķ, bet spēja. Labi. Un tad mēs aizējam, piemēram, ārpus Stellantis grupas pie tāda ražotāja kā Suzuki, kuram, piemēram, šī pašā segmentā ir pārstāvēti Vitara un S-Cross. Un tur mums arī ir mild hibrīds, tikai tur viņš jau ir sapārots ar 1.4 motoru. Jā. Un darbojās viņš tāpat kā mild hibrīds Stellantis princips. Princips, jā. Vieglais hibrīds darbojās visiem līdzīgi. Viņš ir kā palīga agregāts. Labi. Palīdzētu mums ieskrieties, un tādā veidā mēs iegūstam šo degvielas ekonomiju. Ne mazāk svarīgi izmešu. Labi, tātad viņš arī, bet viņam ir arī pieejams pilnais hibrīds, bet tas jau ir sapārots ar 1.5 dzinēju. Jā, tas ir savādāk dzinējs sapārots, kas arī hibrīds Suzuki tanī izpildījumā, viņš ir ar lielāku voltāžu, viņš ir 120 voltu vai 240, atkarībā no markas modeļa. Viņš ir jaudīgāks un uz viņu var vairāk tomēr nobraukt uz šīs te elektrības. Tas ir arī salīdzinot ar to pašu Stellantis grupu. 48 voltu. Jā.
Tātad tas ir spēcīgāks hibrīds, plus vēl viņš ir sapārots ar spēcīgāku motoru. Spēcīgāk motors, skaties, kāds, protams, ir izējas jautājums, kā jau teicu, Tums ir statistikas un datu vergs, tā kā tas jautājums pie tevīm. Labi. Tātad mēs runājam par, šis ir, piemēram, S-Cross. Un šis konkrētais arī ir 1.5 pilnais hibrīds, un vēl ar automātu. Par šitādu mašīnu mēs tikko runājām. Labi. Un tad mums vēl paliek trešā ražošanas skola vai autobūvas skola, kas ir Hyundai Bajons. Un tur atkal ir mild hibrīdi. Jā, 48 volt mild hibrīds, kurš darbojas līdzīgi tā kā bija iepriekš pieminētie. Tad piepalīdz. Jā. Kā darbojās kā starteris pie auto starpstop sistēmas. Tātad tas ir tas pats, kas, princips ir tas pats, kas Stellantis grupā visām markām. Jā. Ideja jau tā ir viena un tā pati, tad mēs elektrifikāciju iegūstam kaut kādu ekonomiju. Labi. Vai tātad mild hibrīds un mild hibrīds. Visiem trijiem ražotājiem ir savi mild hibrīdi. Vai starp šiem mild hibrīdiem ir kaut kādas būtiskas atšķirības? Bajons. Darbības princips ir plus mīnus līdzīgs. Protams, atšķirās kaut kādu viņu izvēlētie agregāti, viņu izvēlētie ražotāji, kas viņam ražo to elektromotoru vai reversivo maņstrāvas ģeneratoru, kas ražo bateriju. Ok, daudz vārdu, no kuriem es nevienu nepazīstu, bet labi. Pasaka man tādā gadījumā no lietotāja vienkāršā viedokļa. Kurš no viņiem man sagādās mazāk galvas sāpes ikdienas eksploatācijā? Kur tu eksploatē viņu jautājums? Un kā tu viņu eksploatē? Paskaidro šo lūdzu. Tad, ja tu dzīvojies tīri pilsētas ciklā, tad tev ieteicamāks pat būtu jau tāds vairāk hibrīds. Piemēram, tas Suzuki gadījums. Vai arī... Vai Stellantis kāds no? Labi. Jo tomēr tātad pilsētas režīmā korķi, uzsākšanas, jā. Tur, kur mēs varam izmantot un iegūt šo te enerģiju. Bet, ja es, piemēram, nedzīvoju Rīgā, kur ir ikdienā korķi, bet es dzīvoju kaut kur citā Latvijas pilsētā, kur sastrēgumi ir reti, man no tāda pilnā hibrīda būs mazāk jēga. Jā. Vai nu mazāk, vai nu jutīs mazāk to. Nu kā, dzinējs, iekšzemes dzinējs, visos viņos iekšzemes dzinējs. Jā. Visiem mēs pārvietojamies pamatā uz iekšzemes dzinēju lielāko daļu. Patērē viņš vismazāk, tad viņš strādā vienmērīgos optimālos apstākļos. Jā. Ja tu dzīvo ārpus pilsētas, brauc vienmērīgi, ilgāk gabalu vienmērīgi, tev mazāk vajadzīga šī palīdzēšana uzsākot vai palīdzēšana mīcoties sastrēgumā vai uz vietas stāvvietā. Okay. Tas tāds, ko aizcieties. Protams, 48 voltu sistēma, kas ir PSA grupas vai Stellantis koncerna hibrīdā, viņi arī palīdzēs līdzīgi kā šis te, arī šī saucamajā coastingā. Mierīgi braucot, var dzinējs atslēgties. Tas pats arī būs ar Suzuki hibrīdu. Gaitā viņš var atslēgties un vienmērīgi šo mašīnu turpināt dzīt uz priekšu ar elektrības palīdzību. To darīs arī tie mild hibrīdi? Nē. Mild hibrīds. Tikai īstie lielie hibrīdi, jā? Viņš nevienu metru sapratu tīru uz elektrības. Labi. Skaidrs. Hibrīds, viņš arī gaitā, mierīgi braucot, tad ļaus šosejas izbaudīt. Sapratu, tik tālu skaidrs. Tāds 100% pateikt, kurš būs labāks tieši tev, es ieteiktu izbraukt ar visiem. Tu stādies priekšā, cik to modeļu ir, man tas aizņems 2 dienas non-stopā. 2 dienas. Užas.